Sveiciens piekdienā 16. martā. Turpinājumā īsumā par šodienas ziņu sižetiem. Knap darbinieki ierodas Sijā Talsu namsaimnieks. Talsinieki leģionāru atceres dienu neuzskata par nosodāmu. Bibliotekāres piedalās savdabīgā zibakcijā. Un Talsiem ir sava māte Terēze. Vakar knap darbinieki ieradās pašvaldības kapitāla sabiedrībā Sijā Talsu namsaimnieks. Valdes loceklis Aleksandrs Tarabanovskis min, ka galvenokārt apmeklējums saistīts ar siltumapgādes nodrošināšanu Laidzē. Taču knap interesējies arī par citiem jautājumiem. Siltumapgādes tarifi, darbinieku līgumi un uzņēmuma autotransporta izmantošana. Iespējams, šie bija galvenie iemesli, kāpēc knap darbinieki bija nolēmuši mērot ceļu no Rīgas līdz Talsiem. Knap darbinieku vizīte konkrētajā kapitāla sabiedrībā ir saistīta ar birojā veicamo pārbaudi par Talsu pašvaldības amatpersonu darbībām. Tā skaitā šīs pārbaudas ietvaros tiek izvērtēta arī Talsu pašvaldības kapitāla sabiedrības amatpersonu darbības atbilstība interešu konflikta likumā noteiktajām prasībām. Pats Talsu namsaimnieka valdes loceklis atzīst, ka knap pārbaudi piedzīvo ne pirmo reizi savā mūžā un atturas komentēt, vai šoreiz knap apciemojums saistīts ar kāda nelabvēļa iesniegumu. Man pasaules vienkārši parunāties. Tātad, tas nebija uz manu pusi. Es netiku brīdināts, ka viņi būs vai nebūs. Man vienkārši uzaicinās pārunāt. Vai taisnība, ka uzņēmumā strādā arī jūsu abi dēli? Jā. Cik ilgi jau un kādos amatos? Remontstrādnieki. Cik ilgi? Gads varbūt vairāk. Kopš jūs šeit esat, Jā. Un kādas tās algas viņiem ir, jūs varat? Tieši tādas pašas tā kā visiem pārējiem. Cik tas ir? Darba alga noteikti ir iekšējas lietošanas informācija. Bet arī knaps paņēma un ir tā tad noteiktas normas un izcenojumi. Un tik, cik visiem ir, tik arī maniem dēliem ir. Aleksandrs Tarabanovskis pārliecināts, ka nesaskata nekādu pārkāpumu, ja viņa vadītajā uzņēmumā strādā arī radinieki. Šī gadījumā paša dēli. Bet ja kāds cits, teiksim, no deputātiem vai pašvaldības uzņēmumā būtu pieņēmis savus radiniekus, jūs to neuztvert kā interešu konfliktu? Nē. Tas ir absolūti normāli. Tas ir normāli, protams. No juridiskā viedokļa likuma pants gan cienītajam Tarabanovska kungam, vismaz konkrētajā gadījumā, par labu nerunā. Likums, protams, paredz to, ka valsts amatpersona nedrīkst atrasties interešu konfliktā. Un šajā gadījumā vienīgais valdes loceklis pieņēmis darbā bijis dēls. Un, protams, dēls saskaņā ar likumu ir personas radinieks, un, protams, ka viņam tur interešu konflikts rodās. Likums paredz izņēmumu tikai tādā gadījumā, ja institūcijas vadītāja padotībā esošo ģimenes locekli uzrauga, pieņem lēmumus un kontrolē kāds cits ar viņu radniecības saitēm nesaistīts cilvēks. Taču otrs sava veida klupšanas akmens iespējams ir uzņēmuma autotransporta nelikumīga izmantošana. Pats valdes loceklis nenoliedz, ka ārpus darba laika uzņēmuma automašīna regulāri atrodas arī vienā no viņa dēla dzīves vietām Daģu ielā. Ne tikai viena. Tās mašīnas, kas, teiksim, ir, kam ir tātad darba laiks cilvēkiem ir no 8 līdz 5. Tās mašīnas visas stāv Rīgas ielā. Tās mašīnas, kas ir, teiksim, avārijas situācijas, kam ir jābūt, teiksim, 4-5 no rīta jau, tās tiešām pie mājām stāv. Tad viss ir pēc noteikumiem? Viss ir tā, lai varētu normāli darbu organizēt. Attiecībā uz konkrētu personu tad ir jāskatās darba līgums un amata apraksts, kas tad konkrētam cilvēkam ir ierakstīts. Plus vēl jāņem vērā ir, vai cilvēkam ir jādodās kaut kur, pieņemsim, ārpus parastā darba laika. Aleksandrs Tarabanovskis ir ne tikai Sijā Talsu namsaimnieks valdes loceklis, bet arī novada domes deputāts. Viņš uzskata, ja arī knap atzīs viņu par vainīgu, deputāta mandātu tāpēc nenoliks. Tā ir tikai tāda jūsu interpretācija. Diemžēl tāda, jāsaka, kā ir. Mēģināt izpūst no mušas ziloni. Tad, ko man ar tiem bērniem darīt, izstāstīt, man lūdzu. Ko man ar bērniem darīt? Vai viņi brauc uz Angliju strādāt?
KNAB šobrīd turpina izmeklēšanu. Kad būs zināms tās rezultāts, pagaidām vēl nav zināms. Dace Mieriņa, Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. 16. marts ir leģionāru atceres diena, un pēdējos gados Latvijā tā ir izraisījusi asas diskusijas. Vaicājām talsiniekiem, kāda ir viņu attieksme pret šo mūsu tautas vēstures liecību. Puiši, vai jūs zināt, ar ko ir ievērojams 16. marts? Nē. Leģionāru atceres diena ir tāda dzirdēta? Jā, skolā. Leģionāri ir Latvijas sastāvdaļa bijusi un Latvijas vēsturi viņi veidojuši. Tā kā nekā tie arī ir latvieši un tie esam arī daļa no mūsu sabiedrības. Karavīrs jau nav vainīgs un viņš zaudējis savu dzīvību karā un jāciena viņu par to. Viņi par Latviju cīnījās. Un kā tad bija ar Krieviju? Kā tad bija tad, kad bija mūsu latviešu zēniem bija jāiet Krievu armijā? Kas tas skaitījās tad tanī laikā? Kā to, lai tagad to faktu nemaz nepiemin? Kā jums šķiet, šī diena būtu vērts, lai viņi pieminētu un atcerētos šos cilvēkus? Es domāju, ka jā, jo daudziem tā ir atzīmējama diena. Jā, jo tie ir viņa tēvi varbūt, un vienkārši to vajadzētu atzīmēt. Rados kāds leģionārs ir? Mans vectēvs ir bijis, un viņš tagad pašlaik jau ir mīris, bet tik un tā ir vērts atcerēties tādas dienas. Zieds, viņš katrs var aiziet to likt, kam ir vajadzība, bet pārējiem tur nebūtu ko iejaukties. Tā ir katra brīva izvēle, jā? Vai tu lielākā pasākumā gribētu piedalīties, vai savā mazpilsētā. Jā? Tas ir gluži vienalga. Es domāju, pat ideja paliek svarīga. Atcerās, vajag atcerēties, pat Krievu vajag atcerēties. Ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti svarīgi, kas to ir piedzīvojuši un pārdzīvojuši. Es domāju, ka noteikti viņiem vajag atļaut. Un ir varbūt viena daļa tāda, kas cenšas sev izsist kādu politisko kapitālu, kādu popularitāti vai ko tam līdzīgu. Un es domāju, ka tādiem tur nebūtu ko darīt. Katrs, kas ir kritis, taču ir cienīgs, lai viņi atcerētos. Ja Lāčplēša dienā jaunieši garām gājējus Talsu centrā pārsteidz ar spilvenu kaujām, tad savdabīgā zibakcijā piedalās bibliotekāres. Šodien grāmatu svētku laikā, kad notika publiskā diskusija starp iedzīvotājiem, zemkopības ministri, kā arī Saeimas un Eiroparlamenta deputātiem, pēkšņi pavisam klusiņām nošķindēja zvaniņš. Tas bija kā starta signāls zibakcijai, kurā bibliotekāres un citas rokdarbnieces ķērās pie adīkļiem, lai ieadītu dzirdētos jautājumus un atbildes. Atbildes bija pamatotas un būs interesanti pēc kāda laika tās atbildes arī vēl vienreiz izlasīt tekstu un apskatīties, ar kādiem rakstiem mūsu bibliotekārs un lietišķās mākslas meistars šo informāciju ir ierakstījušas. Jo redzat, kā ir radošās darbības nedēļas devīze ir radi. Mēs šim sauklim radi piegājām radoši, aizklājām pirmo burtu un iznāk adi. Pārsteigums un izbīles no blakus sēdētāju puses par negaidīto rīcību. Arī pašas adītājas nenoliedz, ka sākumā ideja likusies diezgan pārgalvīga, taču šodien smēja, ka izadījušas politiku. Es jau centos to krāsaināko, to labāko iedīt. Nezinu, vai man sanāca pilns tas raksts, bet nekā drūma es tur neiedīju. Cik tad rindiņas paspējāt noadīt? Es nezinu. Tā jāskaita kāds 15 droši vien. Kāpēc izvēlējāties tieši zaļot? Kā var citu krāsu izvēlēties, ja pavasars tagad nāk? Tikai tāpēc, ka pavasars. Uzreiz tai akcijai tā piekritāt un tai idejai? No sākuma nevarēja saprast, kāpēc tā, bet apdomājos un piekrīt. Rokdarbnieces prātoja, ja visi zālē sēdošie būtu ķērušies pie ādām adatām, tad kopīgi iespējams taptu vareni iespaidīgs un, kas zina, arī Ginesa rekorda cienīgs adījums. Nebija tāda pretreakcija, tā jau ir uzskats, ka bibliotekārs jau tikai adata un tagad redzins atkal adata. Jā, kopā radošās darbības nedēļas mērķis ir, lai mainītos cilvēku teiktajā intonācija, nevis tā jau viņas tikai āda, bet uz to, ka viņas arī āda, viņām ir vēl arī tāds talants un ka tā ir vērtība. Mums visiem kopā tā ir vērtība.
Paši zibakcijas organizatori un realizētāji uzskatīja, ka aktivitāte ir izdevusies, taču par zibakciju varot spriest pēc tā, cik interesantu iemūžināto materiālu pēc tam apskata publiskajā tīmeklī. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Cilvēks ar dabas dotu dāvanu, sievieti, no kuras mācīties vajadzētu daudziem. Tā ilgadējo medmāsu Lilitu Freibergu raksturo viņas draugi. Viņas sirds un rokas palīdzējuši tik daudziem, ka pacienti viņu jau sāk dēvēt par māti Terēzi. Sabiedrības dvēseli un dzirkstīgo smieklu īpašniece Lilitu Freibergu Talsos droši vien nav pamanījis tikai retais. Ar savu klātbūtni un saviem stāstiem daudziem pasākumiem viņa piešķir īpašu noskaņu. Tāpēc grūti noticēt, ka savulaik viņa bijusi kautrīga Kaltenes meitene un jaunībā balles nav apmeklējusi. Ja tev aizgāja uz Kaltenes klubu, tad nāca paps un mamma un suns un kaķis. Un mēs reizē nācām mājās, un tas ir viss. Tagad es nožēloju, es varēju cauriem vakariem sēdēt Kaltenē uz akmeņiem un bučoties tur, zināt, džaļiem, bet man tas prātā nenāca. Nu, paskat tādu bildi, ka man likt žurnālam uz vāku, vai ne? Visu savu dzīvi Lilitas kundze aizvadījusi medicīnā. Par savu sargeņģeli un drošo plecu viņa sauc dakteri Skaidrīti Priedīti, ar kuru kopā aizvadīti daudzi darba gadi. Nu, tā kā dakteri Priedīti strādā, tā jau neviens vairs nestrādās no jaunajiem. Ar tādu atbildības sajūtu un ar tādu visu. Un viss. Mēs neskaitām ne stundas, ne laikus, ne naudu, neko mēs nedarām, tikai strādā. Lilitas kundze atceras, ka darbā visa diena pagājusi vienā skriešanā no viena ķirurģiskās nodaļas gala uz otru, no viena pacienta pie nākamā. Tā kā es esmu redzējis ārprāts, visādi šausmīgs brūcis, es esmu redzējis un visādi trausmīgs netīrums un visu to pēdējāko, visu to netīrāko, visu to riebīgāko un visu tāds riebīgs maks un viss kaut kas ir. Un es esmu redzējis ārkārtīgi daudz un skaistu un ziedus un gaudus un smieklus un smaidus un nu viss kaut kas ir te dzīvē bijis. Lilitas kundzei ir 2 bērni, 4 mazbērni un mazbērniņš. Par spīti tam, ka mammas darba dēļ abas no bērnu dārza vienmēr izņemtas pēdējās, tomēr arī viņas meitas pievērsušās medicīnai. Kā viņas tik dumbas ir, nu ko tad es varu darīt? Nu ko tad, ja māte ir dumba bērni? Ja Lilita Freiberga ieradīsies kādā pasākumā vai jubilejas reizē, pārējie viņu noteikti pamanīs. Uz jautājumu, kura galvā vienmēr atrodas vajadzīgie vārdi vai dzejas rindas, viņa saka, nu kā, citi uzraksta priekšā. Cik bieži mums ir īdzīgs prāts uz tiem, kas blakus guļot krāts. Gan gribas viņus augšā celt, bet reizēm bomi ņemt un zvelt. Cits burbuļo kā strautiņš kluss. Dažs rūc kā traktors Belorus, kas vairāk uzņēmis uz krūts kā reaktīvais dzinējs dūts. Tas ir jaunpiebalgā, vecpiebalgā, nezinu kur. Šitas ir tepat Talsu. Fotogrāfija pie fotogrāfijas, kas sarindota daudzajos albumos, aizved atmiņās neskaitāmajās ekskursijās, bet ziedu smarža istabā liecina par neseno jubileju. Lai gan nopietnais gadu skaits atņēmis arī spēku, pieturēdamās pie laternu stabiem, viņa tomēr mēro ceļu uz pasākumiem un pensionāru ballēm. Kā uzlūdz kāds vīrišķi dancot, tā nekas vairs nesāp. Kā aiziet kā ceļiem. Kad aizvilcies es. Nu, bet tā viņš ir, tu zini. Un tā kā barā, tā nekas vairs nesāp. Nav tādas labās īpašības, kas Lilitē nebūtu, tā par viņu saka draugi, bet pacienti jau nodēvējuši par savu māti Terēzi. Tikmēr Lilitas kundze atzīst, ka patiesībā visu mūžu slimojas arī pati. Tā kā viss te parādīja tu daudz laimes, vai ne? Un viņa nekad nevienam nav neko sūdzējusies un visiem tik labi ir. Nu tad es atkal visu mūžu man ir bijis jāsūdzās. Neko es nevaru darīt. Nu vienīgā cerība, ka šķīkstas nemirst. Par to mēs ieceram. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Šodienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jaunedēļ pirmdienā!